Labdien! Un paldies visiem tiem, kas šai svecīšu un uguņu laikā un adventu laikā ir vēlējušies veltīt laiku kaut kam tik senam tomēr varbūt ļoti būtiskam, jo tas, kāpēc mēs tā esam un kāpēc es šim jautājumam ne pirmo reizi pieķēros ar vien ejot tālāk un dziļāk, ir viens iemesls. Tā īstenībā mums visiem ir goda lieta. Jo, lai cik garš būtu mana stāsta nosaukums, īstenībā to varēja papildināt ar vēl vienu apakšvirsrakstu. Kāpēc Latvijai ir Himzels, kāpēc mums joprojām ir Broce, Buchholts, pirmās Rīgas grāmatas no 16. gadsimta, Rīgas klosteru grāmatas, Rīgas Latviešu biedrības arhīvs, un tā es varu turpināt, jo kāpēc mums vispār tas ir. Un kam par to ir jāpasaka pirmais un vislielākais paldies. Un tā ir mūsu visu kopīgā tiešām goda lieta. Un nekad nav bijis par daudz šos cilvēkus pieminēt, kuri patiesībā nodzīvojuši ir savu dzīvi, ļoti klusi, nemanāmi, un visu lielākumu teiks aizmirst. Sāku es interesēties par Ņinu Ozoliņu nejauši, tikai gan tādēļ, ka bibliotekas krājumā ir šādi tādi nedaudz viņas atstāti un dāvināti materiāli. Un tā jūs redzat vienu no tiem. Rīgas pilsētas bibliotekas fotogrāfija, 41. gads, jādomā mājas jūnijas, pēdējā fotogrāfija, kad mēs redzam Rīgas Rācnamu lasītavu un tajā sēdošos cilvēkus. Un šeit pēc kārtas skatoties, mēs varam uzzīmēt jau zināmus cilvēkus, visi vairāk vai mazāk pazīst Jānu Straubergu, tā es mēģināšu viņu Jānu Straubergu. Daudz no mums pazīst un ir zinājuši, un dzīvē ir arī satikuši Aleksandru Jansonu, lūk viņš. Bet šeit ir arī daudz dāmas un vēl pāris kungi, par kuriem lielākoties neviens vairāk pēc šīs fotogrāfijas uzņemšanas laika nav runājis. Un te es gribu vērst jūs uzmanību. Jūs skatāties acīs tiem cilvēkiem, kuriem pateicoties Rīgas pilsētas bibliotekas mantojums ir saglabājies. Tie ir viņas. Un, lai es nevienu neapvainot, bet tomēr nosaukšu nopelnu kārtībā, Jānis Straubergs, direktors, Aleksandrs Jansons, šo laiku zinātniskais direktors, Ņina Ozoliņa, bibliotekāre, Mirds Vītiņa, dzimusi Stūrmane, bibliotekāre, Ofēlija Flora Jansone, dzimusi Sproģere, bibliotekāre un lasītavas vadītāja, un Minna Bibīte apkopēja 28 gadu garumā Rīgas Rācnamā. Jā, starp citu, Minna Bibīte apkopēja pirms 3 gadiem, 38. gadā, bija saņēmusi atzinības krustu par nopelniem darbā, par to, ka viņas ieguldījums šīs jomas kopšanā ir bijis tik ilgs un tik labs. Vēl ir pieminama Dora Zaķe, bet tā ir nākošā glābšanas sērija. Avotu un literatūra. Daudz šeit un turpmāk būs daudz sīku burtu, neņemiet ļaunā, bet es ļoti vēlējos saturēt visu šo informāciju arī šādā formā, ne tik daudz prezentācijas nolūkiem, bet kā jau informāciju un vēstures avotu. Bet tāpēc informācija un avoti un literatūra šeit ir nosaucama vairāk. Tas ir Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Ņinas Ozoliņas fonds, Ofēlijas Jansonas fonds, Latvijas Akadēmiskā biblioteka, Metas Taubes rokrakstu fonds un Aleksandra Jansona atmiņas, Latvijas folkloras krātuve, Ņinas Ozoliņas dienas grāmatas, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Andreja Eglīša fonds, Latvijas Nacionālās bibliotekas retumi, fotoalbums, tad ir tuvinieku klājumi, tad ir ļoti plašie periodikas LV resursi, tad ir drukāti darbi, Žana Unāma karogi vējā, Aleksandra Jansona publikācijas, dažas ļoti dīvainās nelielās avīzēs, Ainas Štrāles raksti, Jānis Dreimans, fundamentālie darbi, biblioteka vēsturē un bibliotekāra biogrāfija izpētē, Mārtiņa Mintāura pētījums par Dievniekļu valdes darbu Rīgas vecpilsētas arhitektūras mantojumā. Un tāds avots kā
5. motostrēlnieku pulku un 22. motostrēlnieku divīzijas NKVD spēku kaujas darbību īsts apraksts laikā no 22. jūnija līdz 13. jūnijam 41. gadā. Un tā varētu turpināt Bundesarhīvu, Herder institūta arhīvs un tā tālāk. Tomēr atgriežoties pie jautājuma, kas ir Ņina Vladimira meita Ozoliņa? Vienkārši meitene ar eņģeliski skaistu seju, šīm romantiskajām, maigajām acīm skatījās jau no pirmās fotogrāfijas. Īsa biogrāfija. Dzimusi 97. gadā Rīgā, beigusi Rīgas 3. ģimnāziju, sākusi studēt arhitektūru, studijas nav pabeigusi veselības apstākļu dēļ, viņa bija tuberkulozes slimniece. Drusku strādājusi grāmatu veikalā pie Valtera un Rapas, nedaudz strādājusi Misiņu bibliotekā kā praktikanta darbs bez atalgojuma, jo tur viņa iekārto viņas attēls radinieks no Rīgas domas kultūras nodaļas. No 39. gada 10. februāra līdz 41. gada 1. jūlijam Rīgas pilsētas Rāsnuma bibliotekā strādā. No 41. gada augusta līdz 44. gadam Zemes bibliotekā Pilslaukumā. 44. 46. gads viņa ir slima un atrodas sanatorijā. No 44. gada līdz 46. gadam un tad līdz 53. gadam fundamentālajā bibliotekā. Vēl strādājas Rīgas medicīnas institūta medicīnas muzejā, strādājas Arhitektu savienības bibliotekā, dzīvoja un dzīvojusi Rīgā, Krišana Barona ielā 8-3. Un gleznā visticamāk redzam viņus tādu idealizētu pašportretu. Klusa, vienkārša dzīve. Daži fotogrāfija, autobiogrāfija, dienesta lapa, var redzēt visus minētos datus. Viņas smalkais filigrānais rokraksts liecina tikai par to, ka šī cilvēka, teiksim, tā gara dzīve un iekšējā pasaule ir bijis ārkārtīgi harmoniska un izsmalcināta. Ņinas Ozoliņas lielās dzīves vērtības – grāmatas, māksla, arhitektūra, mūzika. Var redzēt viņas zīmējumus, var redzēt viņas tulkojumus, Viņa ir pārvaldījusi 5 valodas un pat jau diezgan nopietnā vecumā spējas iemācīties vēl arī grieķu valodu, lai tulkotu baznīcas tekstus no grieķu valodas oriģināliem. Un visam pāri tā ir liela, dziļa, negrozāma un stabila ticība. Viņa ir pareizticīga. Viņa ir kristīta pareizticībā, ģimene ir no Vidzemes pareizticīgiem latviešiem, un viņas tā dziļā dzīves pamata veidotāji ir pareizticības ortodoksā lielā sistēma. Viņa dzīvo pēc šiem principiem tā kā elpo, gribētos teikt tā. Viņi ir ļoti apdāvināti literāti un var redzēt, ka tie literārie darbi, ko viņi ir radījusi, kas glabājas Latvijas valsts arhīvu fondā, patiešām liecina par skaistu, iztēli un bagātu valodu, radošu brīvu rokrakstu un labām literārām vērtībām. Piemēram, Tristans un Izolde pārstāsts prozā, atmiņas, skicējumi par dažādām kultūra vēsturiskām lietām, piemēram, par vikingu kultūru vai par pareizticības lietām. Zīmējumi. Arhitektūra ir bijis viens sirds lieta, to var redzēt gan šīs skicēs no apmeklētajiem klosteriem, gan šim mums visiem savulaik labi zināmajā Vagnerielas ēkas zīmējumā. Un ticība kā dzīves pamatvērtība, to parāda piezīmes dienas grāmatas vēstules. Un tas, ko Ņina Ozoliņa pati sev kā ļoti svarīgu ikdienas pamatlīniju ir atzinusi, ir tā lielā skaistā doma, viņš visaugstākais ir tepat tuvu manī visā. Un šī klātbūtnes sajūta ir visaugstākais prieks, ko es esmu šeit uz zemes atradusi. Viņa arī saka, nekas nav sāpīgāk kā mīlēt iznīcības īslaicīgo skaistumu. Tāda ir bijusi šī klusā sieviete, un viņas faktiski nevienam neredzamais darbs. Un šeit mēs atkal nonākam pie viņas darba vietas, Rīgas Rāsnums, skaista fotogrāfija, visā krāšņumā, zelta laikmeta.
Rīgas svētku laikmetā. Ieskatam, kas ir Rīgas pilsētas bibliotēkas telpas Rīgas Rātsnamā, 2 vēsturiskas fotogrāfijas. Šī, kas vairāk pa kreisi. Tad, kad biblioteka iegūst telpas 891. gada septembra mēnesī Rīgas Rātsnamā, tad lasītava un saucamā darba pieņemamā telpa ir rādes sēžu zāle. Šeit dažas interesantas detaļas vēl no Rīgas rādes darbības laikiem, proti virs durvīm gleznas, kurās mēs atpazīstam to, kas tagad ir Rīgas Vēstures un pētniecības muzejā. Rīgas rādes sēžu krēsli, sēžu zāles krēsli, no kuriem kādu vienu šobrīd eksponē Rīgas Vēstures un pētniecības muzejas krēsli izstādē. Pie sienas Nikolāja I dāvanas jatagans, jeb šķēps, grūti pateikt, ko Nikolājs I atsūtīs kā dāvana Rīgai no Kaukāza. Vēl šeit ir piezīme par to, ka barjera bijusi apvilkta ar sarkanu tūku, un šajā zālē atradusies Plettenberga un Krievijas imperatora biste. Pēc bibliotēkas ievākšanās ap 894. gadu jau redzam izmaiņas, zālē ir parādījušies grāmatu skapji, bibliotēkas kartoteka kastītes, minētais zobens vēl joprojām ir pie sienas, papildinājies krūštēla skaits. Ejot uz priekšu, atgriežamies atpakaļ pie šīs pašas minētās fotogrāfijas, un te ir Ņinas Ozoliņas dāvinājums. Atkal jāpiemina. Minētajā fotogrāfijā un vēl 3 citās, ko viņa savu laiku 80. gados ir dāvinājusi, ir pieminētie cilvēki Rīgas Rātsnamā jau padomju laikā, un tā ir tā pati telpa, tikai no citas skatu punkta, un visi minētie cilvēki. Vēl viena fotogrāfija no citas skatu punkta, no cita leņķa. Redzam Straubergu, redzam Ņinu Ozoliņu pašu, apkopēja Bibīti, Aleksandru Jansonu, Šveicaru. Vēl dažas vēsturiskas fotogrāfijas no Rīgas pilsētas bibliotēkas, kāds tā vairs nekad nebūs, no cita rakursa. Un dažiem klātesošiem, kā leģenda, zināmais iedziens Brodsas skapis. Vienīga fotogrāfija. Un tāds ir nākošais skatu punkts pēc 1941. gada 29. 30. jūnija. Runāju par to, kas tad notiek. Te es balstos uz dažādiem avotiem, kur sniedz visai atšķirīgu skaitlisko informāciju, bet šī karte iezīmē postījumu rajonu, un tā ir visa Vecrīga. Rīgā nodegušas un sagrautas pavisam 215 ēkas, kopsumā kara dienās Rīgā skartas 2358 ēkas. Tas ir žurnāls Laikmets 42. gads. Ir liecības atkal par daudz atšķirīgu skaitlisko informāciju. Iekšrīgā izdeguši 97 ēkas, bet 319 nav bojāti. Kas ir noticis? Apšaude, uzlidojumi, kara darbība. Vācieši ir Pārdaugavā, Krievijas spēki mēģina noturēties Vecrīgā. Šīs kara darbības rezultātā 3 dienu laikā notiek tas, par ko šobrīd mēs šeit runājam. Mārtiņš Mintors saka, pēc pieminekļu valdes ziņām iekšrīgā bojāt 180 celtis, no tām 66 tiek atzīts par nojaucamām. Fakts ir tāds, ka ja 41. un 42. gadā šis skaitlis ir viens, tad pēc 3 gadiem nāks secināt, ka bojāto ēku un nojaucamo ēku skaits ir lielāks, jo dabiskās erozijas dēļ drupas brūk arvien tālāk. Tāds ir šis bojājuma apjoms. Tāds ir atkal Rātsnams pēc degšanas. Un, ja sausā statistika liecina, ka Vecrīgas bojājumi tomēr ir ļoti lieli, tad tomēr ne fatāli, ne visaptveroši, tad tomēr emocionālais iespējas Vecrīgas degšanai un šiem posla darbiem ir bijis milzīgs. Un te es gribu teikt tā, ka dažiem
daudziem Rīgas iedzīvotājiem, lielākai daļai šī Vecrīgas posta aina ir bijis dziļi personiska traģēdija, emocionāla un ļoti, ļoti sāpīga. Un varbūt labāk to paskaidro nevis statistikas dati, bet gan ceļa. Un te, citējot Anšelu Veglīti, 41. gadā rakstīt ceļoles Noktirne, un te es viņu gribētu tiešām citēt. Ar drupām mēnesis, sadaras un nakts. Reiz zemes rot, valdniece pār jūrām, rimst, Vecrīga no slavas gaitām sūrām. Uz vaiga Maurīcijas guļ kvēpos rakts, triec likteņs āmurs, Rīga, dieva lakts, kā sēklī fregata bez mastiem burām. Blenš rācnams aklām logu ambrezūrām. Nuralans stāv pie bruvekļiem uzvakts, kur iela kaulu lauks, pār nama graustiem, kā līķautā tīts kaļķu pīšļos viss. Beigts Leviantāns, svētais Pēteris, lai melnā dzelmē izcimdušos kaustu, no ogļķakariem rist pelnu plēnes, pār ķēvelēm kā nāves ķīmas mēnesis, ar drupām nāve, sadaras un nakts. Un, ja ieskatās šajā fotogrāfijā, tad redzams, ka Anšlaus Veglītis jauns, spēkpilns, glezno Vecrīgas fatālo drupu skatu, no kāda ļoti interesanta skatu punkta. Un tas ir Rācnama balkons, pēc margām to var atpazīt. Unikāla fotogrāfija. Tā būtu informācija. Un tomēr joprojām 80 gadu garumā pastāv un ir aktuāls jautājums, kas un kā notika Rācnamā svētdien 29. jūnija pēcpusdienā 1. jūlija naktī. Un šeit attēlā jūs redzat vienīgo dokumentālo avotu, ko sākotnēji man izdevās atrast, ko mēs gadiem ilgi vienkārši glabājām, kas liecina par to, kā notika Rīgas pilsētas bibliotekas krājuma glābšana. Šī ir vienīgā liecība. Un pat ne liecība, bet pieraksts. Tās ir Metas Taubas, Fundamentālās bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas zinātniskās līdzstrādnieces, leģendārs personas, es gribu teikt, piezīmes, kas fiksē, kā redzat, ļoti saraustītā un īsvārdīgā formā to, ko viņai stāstīja Ņinu Ozoliņa. Tas ir noticis ap 1988. gadu. Šī mazā lapiņa vēlāk pārtopa par ļoti īsu, lakonisku un, teiksim tā, kā telegrāfa vajadzībām rakstītu tekstu, bet šos piezīmes atšifrējot, parādās šāda informācija. Vārdi. Ņina Ozoliņa, Aleksandrs Jansons, Ofēlijas Proģere, Mirdzes Stūrmana, apkopēja Minna Bibīte ar visām telpām Straubergam medāls par glābšanu, 65 rubļi. Tad 37. gadā sāk strādāt bibliotekā. Nesa no bibliotekas uz Bāriņtos tiesas seifi visā mājas garumā ar dzelzs plāksnēm. Inkunābuls, rokraksti, un tad ir dažas piezīmes šeit ir pilnīgi mistiski un vēlāk būs jāskaidro. Sovsajuz, ničo nepapratājiet. Priekštelpā lazaretē gultas neļāva atgriezties 4 dienas. Brandmajors man neļāva dzēst. Seifā viss, kas ir, broce, pēc tam Straubergs pa mājām. Jansonam iedeva Bāriņtojas atslēgas Kalniņam priekštelpu. Ar ratiņiem Valsts bibliotekas hipotēku banka, internē lietas vakarā. Ko jūs darāt? Sarunu fiksēt, mēs glābjam. Atkal tā pati frāze, Sovetskijas sajūz, ničo nepapadājat. No augšas dzina ārā un nelaid vairs, skrējām ar Jansonu. Citējot kādu, man tēva nāvtā neķērās klāt. Uz biržu kāpnēm beigts vīrs, Gardoma baznīca ar seifu atslēgu, Jansons un ūdens pa logu līs, bijis līdz plauktam. Ofēlija reiz noģipst, daļa, ka Mārina namā sadega, nesa visu dienu, vēl otru dienu, tad vairs nelaida. Broces fotokāpijas un tālāk vācieši lipa sēdēja klāt Ozoliņa ar ratiņiem un tad apakšā ar ratiņiem Ozoliņa, Jansons, Bibīte, Rau un Minzer. Rūti, saprotams, uzvārds tas ir. Nedaudz tīraksta formā šis teksts iegūst jau pilnvērtīgāku skatījumu, un šeit vienalga parādās tagad jau skaidrākā formā tas, kas ir noticis.
Metas Taubes pierakstā sarunā ar Ņinu Ozoliņu un sarunā arī acīm redzam ar Aleksandru Jansonu izveidojas šāda aina. Tikai nedaudz pilsētas darbinieki, Jansons, Vīteņa, Ozoliņa, bibliotekas apkopē Bibīte, vēl pāris cilvēki varonīgi un pašaizliedzīgi cīnījās par vērtīgo rokrakstu un grāmatu fondu glābšanu. Jansonam ar grūtībām izdodas izcīnīt vienu seifu atslēgu, lai seifā varētu novietot bibliotekas lielos ratņus. 2 dienas lielā steigā Jansons un Vīteņi nes rokrakstus, papkārtceļu, krietnu gabalu uz seifu pagrabā. Darbu traucēja biežās gaisa trauksmes un frontes stūmus. Kāreiz teica Ņina Ozoliņa, kad nodega Rīgas pilsētas un medicīnas bibliotekas, man bija tik smaga sirds, it kā man tēvs būtu nomiris. Tik daudz Meta Tauba 85. 88. gadā. Pieminot nākamos nedaudz par Straubergu, atkal balstoties nevis uz viņu pašu, bet gan uz Aleksandra Jansona un uz Jāņa Andrupa nekrologā teikto, kur ir teikts un vērst uzmanību uz to, ka daļa materiāla tā palika neizpētīta, jo biblioteka nodedzināja boļševiki. Ieklausieties, 52. gads. Rādsnama telpās toreiz bija nometināti frāzu skolu audzēkņi, pagrabs seifos, kas bija rīkot vērtīgo grāmatu uzglabāšanai. Karam sākoties, varas vīri pavēlēja novietot skolu audzēkņu matračus un gultas segas. Tā lielajos uzgunsgrēku dūmos izkūpēja visas Rādsnama grāmatas, pārpalika tikai nedaudz latviešu grāmatas un inku nauļu, kas glabājās Strauberga dzīvoklī. Šis teksts sniedz skaidrību par dažiem Taubes atmiņu pierakstos minētajiem, iezīmētajiem notikumiem. Proti, ja Taubes atmiņās piemin šos te matračus un to, ka dabūja tikai vienu seifu, tad šeit parādās jau lielāka skaidrība un komentārs ir tāds, ka Rādsnama pagrabi bija atvēlēti lielā mērā tikai priekš šiem strādnieku fabriku un amatskolas kūpmītņu mantu uzglabāšanas, proti matračiem. Un tad, kad Jansons un Straubergs ar ārkārtīgām pūlēm izpildu komitejā tolaik Ķēniņielā izplēsa, burtiski izplēsa jau slēgtās ēkas atslēgas, tad viņiem šiem nolūkam atvēlēja tikai piekļuvu vienam no seifiem, nevis visiem pārējiem. Un vēl iezīmējas lieta, ka kaut kas tātad ir glabājies Strauberga dzīvoklī. Nu tad pavarieties uz to, kas palika pāri pēc 29. 31. jūnija ar Andrupa piezīmi pēc ugunsgrēka Straubergs ar darbiniekiem vēl rakņājās Rādsnama pelnu kaudzē, lai izglābtu no tās dažus eksemplārus. Bet izdevās atrast tikai latviešu avīžu pirmo gadagājumu un dažas nenozīmīgas grāmatas, kas glabājās līdzās un nesvat caurumam. Jautājums par Strauberga mājām ir tāpat komentējams, jo, ja iedziļinās situācijā, tad kļūst skaidrs, ka Jānis Straubergs, tas ir bibliotekas direktors, šajā laikā dzīvo pie Māras Dīķa Autonomas ielā, ņemot vērā, ka tilti ir uzspridzināti. Tad līdz Strauberga mājām nekas nokļūt faktiski nevarēja. Jautājums ir gluži cits, un skaidrību par to sniedz Žana Unāma, bibliotekas direktora un kultūras pārvaldes vadītāja vācu laikā atmiņas memoāri Karoks vējā, kur ir noprotams, ka izrādās, ka vēl jau frontē tuvojoties Rīgai pār Daugavā esot bibliotekas darbinieki acīm redzam bija sākuši kaut ko nest saulaicīgi. Bet pie cita Strauberga, un šis otrs Straubergs ir Jāņa Strauberga brālis Kārlis Straubergs, folkloras krātuves vadītājs, un tā ir Vaļņiela. Jāsacina, ka kādu laiku, vismaz līdz augusta beigām septembrim, kaut kas no Rīgas pilsētas grāmatām jau saulaicīgi bija pārnests uz šo Vaļņielas folkloras krātuves direktora kabinetu, kas radīja lielas grūtības pēc tam saziņā ar vācu okupācijas iestādēm un šo biblioteka institūciju pārvaldi, kā apgriezt krājumus atkal pēc savas piederības. Paskatāmies uz Aleksandru Jansonu. Līdz 41. gadam Zemes bibliotekas zinātniskais darbinieks, pēc tam lasītājs un abonementu nodaļas vadītājs, dzīvojas Kamārina namā Rāclaukumā. Ofēlijas Jansons vīrs,
salauzājušies 43. gadā, 45. gadā augustā apcietināts, notiecināts 8 gadiem Karabakoļskas slēģeros uz denunciācijas pamata par to, ka viņa galdā atklāja pretpadomju lapiņas. Pēc tam ilgstoši strādājis arhīvu darbu un veicis arhīvu izrakstus pieminiektu inspekcijas vajadzībām un vadījis klusu, iespējamu klusu, neuzkrītošu dzīvi. Ofēlija Sproģere emigrējusi viņas sieva 44. gada septembrī kopā ar abu kopējo dēlu Mārtiņu Jansonu un saviem vecākiem, vispirms uz Lībeku, pēc tam uz Londonu, pēc tam uz Britāniju, pēc tam galīgi apmetusies Skandināvijā. Šie cilvēki ir vieni no tiem, kuriem mums ir jāsaka paldies pirmām kārtām. Ko saka Aleksandrs Jansons? Viņš saka to, ka saulēcīgi tika organizēts jau nakts dežūrs. Viņš saka arī to, ka fonds varēja pārnest tikai dažas dienas, tās ir Taupas minētās 2 dienas. Un Jansons dara uzmanīgu, ka šī nešana varēja būt iespējama tikai tad, kad nebija gaisa trauksmes un tikai tad, kad nebija apšaudas, respektīvi tikai atsevišķas stundas dienā. Grāmatas bija jānes tālu garu ceļu no 2. stāva caur nama galveno ieleju līdz bijušai diskontu bankas ieeja Tirgoni ielā, tas ir no mājas gala, un vēl krietnu gabalu pagrabā līdz seifu telpām. Tāpat Jansons vēl 82. gadā atļaujās pateikt, ka Dežurantes bibliotekā neielaiž, ka kāds to atcīmredzot pārvaldes ar militāru personām ir teicis, ka te nav ko civilistiem darīt, un viņš pats nav ticis pat uz savu dzīvokli, turpat pretī laukumam uz Kamāriem namu. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju nodaļai, kas atrodas blakus Melngalna namam, tieši ēkā Zilās kvartas mājā, nav bijis atļauts dzēst. To saka Straubers Jansons savās atmiņās 82. gadā. Pilsētas bibliotekas darbinieki izglābtos materiālus pārveda ar rokas ratiņiem un pārnesa rokām. Tā kā seifa telpās bija plūds ūdens, tie bija samirkuši un žāvēja un apkopa Ofēlija Sproģere. Ārkārtīgi lakoniski fotogrāfijā, iespējams tās ir ārenda fotogrāfijas no 30. gadu beigām, rācinama trepes un kādas no skaistām barakālām vāzēm šo trepu dekorā. Tātad apkārtceļš, krietnu gabalu, Mirdza Vītiņa un Jansons. Ļoti negaidot, pirms pāris nedēļām, man kļūst skaidrs, kas ir minētā M. Vītiņa, un izrādījās Mirdza Vītiņa, dzimusi Stūrmani, ir ļoti interesanta persona, un kaut tikai viena apstākļa dēļ, ka vēl pirms nepilniem 7 gadiem viņa bija dzīva. Viņai bija 103 gadi, un šī dāma joprojām lasīja grāmatas un kaut ko par to runāja, un viņas meita kopā ar viņu ir sagatavojuši skaistu, interesantu, īsu interviju žurnālam Ir. Man pašreizēji mēģinājumi sazināties ar Mirdzas Vītiņas meitu nav veikušies, bet es ceru, ka varbūt laimēsies un viņa varēs kaut ko pateikt par to, ko viņas mamma savulaik redzējusi un darījusi. Un tāds ir skats pēc degšanas. Paldies Nacionālajai bibliotekas ratumiem par šīm unikālajām fotogrāfijām un albumu. Un, kā redzams fotogrāfijā, redzams ir seifs, atvērtas durvis. Kur šī telpa atrodas, īsti skaidrs man nav. Līdz šim brīdim nav bijis atrodams precīzi rācinām visu telpu plāns, bet acīm redzam, tas ir 2. stāvs un nevis pagrabs. Un viens izglābts krēsls, kurš šobrīd ir mūsu krājumā, Rīgas Rādes ķerponi. Grāmatas piebāstas līdz beidzamajai iespējai, ugunsgrēkā nav cietušas, bet nav cietušas arī durvis un atslēgas, to atminās. Un jautājums par to medicīnas biblioteku, tad medicīnas biblioteka zuda visa. Viss Kungu ielas viens nams, 8800 kvadrātmetri, kubikmetri, 25,969 sējumi. Visa Rīgas ārstu biedrības biblioteka un Rīgas pilsētas bibliotekas dubletu nodaļa. Tā Rīga paliek bez medicīnas grāmatām. Tādas ir Rīgas Rācinama iekštelpas pēc degšanas atsevišķās fotogrāfijās un akts par zudumiem 44. gadā, kas liecina, ka ir nopūstīts Rīgas Rācinams 196
kubikmetru platībā. Vēlreiz fotogrāfijas no šī bibliotekas albuma. Un par zaudējumu uzskaiti. Dažādas ziņas, dažādi avoti, dažādas uzskaitas sistēmas. Apkopojot, varu teikt tā, ka mēs pat nevaram līdz galam precīzi pateikt, ko Rīgas pilsēta, Latvija ir zaudējuši šajās 2 dienās ugunsgrēku un uguņu jūrā. Zaudēja gandrīz visu, tā ir skaitā inventāra grāmatas, katalogs un jebkādas uzskaitas sistēmas. Kopumā var teikt tā. Es gribētu teikt, uzticēties šiem skaitļiem, kas liecina, ka bija 743,400 vienību, proti sējumu, sadega 738,159 vienības. Izglāba 5241 vienību, no tiem 1768 manuskriptus, un atlikušais ir grāmatas. Pārēķinot, citās uzskaitas vienībās parādās atšķirības, bet pamatā tā laika uzskaitas vienība ir sējums, un tas arī ir tas, ko mēs šajos aktos redzam. Summāri no Rīgas pilsētas bibliotekas paliek 0,1%. Šie cilvēki 2 dienu laikā, kurus mēs redzējām, spēja izglābt 0,1% grāmatu un rokrakstu. Paldies Dievam, to pašu vērtīgāko, būtiskāko un nozīmīgāko, ne tikai Rīgas pilsētas bibliotekai, bet visai Latvijai un varbūt visai Ziemeļu Eiropai. Mums ir grūti iedomāties, kāda varētu būt turpmākā Latvijas vēstures aina, pētījuma aina, ja tā visa nebūtu. Bet mēs tāpat nespējam iedomāties, kāda būtu Latvijas vēstures aina tad, ja tas viss, proti, nevis 0,1%, bet 100%. Šī gadsimta gaitā uzklātā mantojuma mums būtu palicis. Jautājums par to, kurš to izdarīja. Abas varas, abas karojošās puses visos laikos šo tēmu ir traktējuši lielā mērā kā propagandas tematu. Gan Gebels propaganda, gan padomju propaganda to dara. Gan viena, gan otra puse tūlīt pat pēc notikuma saka, to izdarīja viņi. Un šeit gribās teikt tā, ka visu šos pēckara gadus jautājums par rācnām degšanu, par vecrīgas degšanu vienmēr ir bijis interpretēts tīrā padomju vēstures garā, ka to izdarīja vācu okupanti, un tāpēc Latvija ir zaudējuši šos ārkārtīgi nozīmīgos kultūras un vēstures pieminekļus. Pieminekļu postījumi ir ideoloģijas un propagandas tēma un kara cīņa viens no ļoti būtiskiem aspektiem. To pašu saka vācu propaganda, tūlīt pat jau uz svaigām drupām skatoties. Un tomēr gribās teikt, lai kā būtu ar propagandu un lai kā būtu ar vēlākām interpretācijām, ir ļoti grūti pateikt, kāda ir patiesā aina. Vācu propagandas avoti jau bija uzskaitīti, bet šeit viena epizode redzam Rīgas fundamentālās bibliotekas bibliotekrātos vadītāja Marija Lācis ar izglābtu grāmatu jau 1947. gadā. Un raksts, protams, skaidri saka, vācieši izlaupīja biblioteku, vērtīgākos izdevumus izveda, bet pirms atkāpšanās nodedzināja telpas. Kāda ir tīra statistiskā aina, kas notiek pēc tam? Kā no bibliotekām, glābtajām bibliotekām, neskartajām bibliotekām izveidojas jaunas struktūras, to rāda šī schēma. Un mani meklējumi pēc Ninas Ozoliņas kā atsliecinieces varbūt atstātajām liecībām bija ilgi, gari un jāsaka godīgi nesekmīgi. Un te man ir jāsaka tā, cik nesekmīgi un grūti bija izlopīt pa pusteikumam kaut ko, ko varētu viņa būt redzējusi un zinājusi, tik rūpīgi viņa bija to visu glabājusi pie sevis un nerunāja. Jāsacina, ka šī informācija pat 50 gadus pēc tā notikuma bija bīstama, sensitīva un ļoti sāpīga. Un tāpēc tad, kad es intervijas video ierakstā
atradu šo vienu 1,5 minūšu garo sarunu, kas ir kļuvusi par vienīgo liecību, atsliecinieku liecību par to, kas notika Rācnamā, tad man gribas teikt, šis ir tas brīdis, ka to noteikti ir vērts pieminēt. Jo, lai kā būtu ar propagandu un kontrpropagandu, tad tomēr tas, ko redzēja Nina Ozoliņa, kurai cits starpā bija perfekta atmiņa, un viņas to pierāda visu viņa autobiogrāfiskās bērnības atmiņas un jaunības stāstu, ko viņa ir vēlējusies pierakstīt. Šis ir avots, ko var paļauties. Un tā ir video intervija 1988. gada 29. oktobrī. Viņas istabā intervē pareizticīgo priesteris Dimitrijs Trubeckis un saruna ir krievu valodā. Nina Ozoliņa te stāsta par to. Un man iedeva ļoti interesantu nodaļu. Historika. Tur bija viss Rīgas masonu arhīvs. Es sēdēju un dusmojos, man to pārmet. Bet pēc tam Staļins sākās karš un mūs padzina. Mēs sākām visu vērtīgāko pārnest, Peritaskaveķi, uz seifu, bet mūs aizturēja, uz veselu dienu, aizslēdza. Ko jūs tur dariet? Kaut kāds valsts, kas Darstvenai saka, nu ko darām, mēs gribam ko glābt, lai nepazūstu, чтоб не пропало. Nekas nepazūd, ничего не пропадает. Mūs no turienes izdzina, нас выгнали оттуда. Un mēs tikai paspējam pārnest inkunābūs rokraksts, fragistika numismātika, ļoti bagāti krājumi. Tas tagad saglabājies ratumēs. Intervētājs un to visu aiznesāk seifu uz seifu, un visa māja nodeļa. Bet seifa atslēgas vienalga pat nesabojājās. Intervētājs, un tātad jūs būtu varējuši izdarīt to, ko gribējāt, aiznestu visu. Ļoti daudz, nav iespējams, nevarētu tomēr 2 stāvi. Milzīgais Rācnams, seifā neietilpt, nebūtu iespējams. Jūs zinājāt vērtīgāko, būtu strādājuši vairākas dienas, nu tad būtu. Nu jā, 3 dienas. Un intervētājs uzdod jautājumu, acīm redzot zinādams kaut ko no iepriekšējām sarunām. Un pēc tam, acīm redzot, tika aizdedzināts, vai ne? Un Nina Ozoliņa atbild, jā, es negribu par to runāt, nemaz. Tur bija marmora grīdas, bija burkas, ploškas, noliktas, visa prese sadeg. Оригинально, я не хочу об этом говорить совсем, там были мраморные полы, были банки, плошки поставлены, вся пресса сгорела. Un tad visbeidzot citā intervijā, un jūs stāstījāt, ka grāmatas klābāt. Nina Ozoliņa saka, viss dega, sprāga rokas granātas, bet mēs iegājām ar Aleksandru Jānoviču Jansonu, mēs pirmie. Un brandmajors mēs īpaši lūdzām viņu, kad mūs no bibliotekas aizvāca, lai īpaši pieskata biblioteku. Un brandmajors saka, mūs nelaida klāt, nelaida. Mēs iegājām, vēl viss dega iekšā, dūmoja un ūdens lija, jau augšā ūdensvads. Tur bija marmora grīdas, varēja staigāt kāpt uz 2. stāvu. Visa lasītava, visi skapļi bija sadeguši. To runā pēc 40 gadiem vienīgā atslieciniece, kas ir spējusi to pateikt arī tikai 1,5 minūtes garumā. Nākošā epizoda izvēlētās grāmatas ļauj pieturēt Kārli Segla visiem bibliotekas telpās Torņielā. Un tad parādās šī otrā puse tomēr par to, kāpēc tas viss ir noticis. Un politkorektā un neitrālā frāze tas notika apšaudes laikā, Rīgas aizstāvēšanās cīņu kara darbībā, kļūst konkrētāk. Laikraksts TV, jau balsoties uz atslieciniekiem, raksta, ka Rācnamā uguns šāvusies no iekšpuses. Tātad šī saurup stāvošā celtne nav aizdupusies no blakusnām ugunsgrēkiem, bet notikusi apzināta dedzināšana. Starp velvēm atrasti spaiņi un dažas zīmes rāda, ka gaiteņu un grāmatplaukta aplieta ir kā degoša viela. Biblioteka degusi ar spēju liesmu. Žīdu čekistu un gvardistu saradze apbruņota ar automātiskiem ieročiem atvairījis katru dzēsēju. Jau 27. jūnijā čekisti iebrukuši Rācnam telpās un ir rīkojuši tur Daugavmales štābu. Starp grāmatplauktiem un pie logiem, kas iet uz Daugavu, uzstādījuši ložmetējus, grāmatas sagāzuši stūros un uz galdiem ierīkojuši guļvietas. Viņi ar durkļiem izbakstījuši manuskriptu sāņus un visus kambarus meklējot it kā spīvus. Tāda laikmata epizode. Žanis Unāms, direktors 42. gadā, radio intervijā pierakstītā, bet izsvītrota frāze.
Pārbaudot minētās bibliotekas ugunsgrēku cēlumu, konstatējis, ka biblioteka ēka aizdedzināta, pie tam vairākās vietās uzreiz. Krievu prese Rīgā okupācijas laikā. Boļševiki iznīcināja biblioteku un arhīvu un Pētera baznīcu. Draudot ar nošaušanu aizliedz dzēst. Juceklīgi pārlicot epizodē tālāk, redzam Ņino Zoliņu un Ofēlijas Proģeru, kas jau kārto jaunajā Zemes bibliotekā izglābtās grāmatas. Un runājam tālāk arī par Ofēlijas Proģeru precētu Jansoni, kura ir tā persona, kas ir bijusi klāt izglābto krājumu inventarizēšanai un apzināšanai. Un šeit Ofēlijas Proģeras rakstītie inventāri no 42. gada un inventāra grāmatas joprojām mūsu krājumā. Žaņa Unāma atmiņas visai interesantas, tāds plaukšņainas, atraktīvs un gribās teikt pilnīgs piedzīvojumu romāns, ja tā varētu nosaukt šo atmiņu daļu un memoāru. Un viena epizode, kas liecina par to, kā kaut kas jau pirms Rācnama fatālās bojāejas ir ticis iznests ārā uz folkloras krātuves telpām un cik grūti to ir bijis iedabūt atpakaļ visai ciešajā vācu uzraudzības sistēmas pāraudzībā. Un tad ir jautājums par to, tomēr, kāds bija Rācnama Pētera baznīcas un Melnkalnam liktenis. 41. gada 29. jūnijā. Ja par Pētera baznīcu un Melnkalnu mēs runājam, tad pilsētas bibliotekas bojājas situācija ir kaut kā palikusi ēnā. Bet te varētu teikt tā, savā ziņā sautīgi, mums ir izdevies no jauna uzcelt zudušās arhitektoniskās vērtības un uzbūvēt Pētera baznīcas torni un atjaunot tai pašā vietā Rācnam. Bet mums nekad neizdosies atjaunot to, kas ir pārvērties par pelniem 3 dienu laikā, proti zudušo pilsētas bibliotekas krājumu. Tas ir zudis neatgriezieniski, un to nevar rekonstruēt. Arī laika biedru liecības un vēlāk emigrējošo latviešu, piemēram, ugunsdzēsēju un karavīru liecības liecina par apzinātu dedzināšanu. Ir dažādi vīri, kas ir sākuši runāt Austrālijā, Amerikā, Anglijā, un tie visi stāsta par līdzīgām epizodēm, par to, kā tiek pievestas petrolejas mutes, kā tās tiek uzvestas Pētera baznīcas tornī, un kā pēc tam 29. jūnijā sākās degšana, kas liecina par aizdedzināšanu apzināti. Vēl tāpat. Tad saskan arī epizodes par ugunsdzēsējiem un brandmajūru, par to, kad šiem vīriem, kuriem Straubers bija īpaši lūdzis rūpēties par biblioteku, ja nu kas notiek, un civilisti tur netika laist tomā. Krievu militāri personas bija zem automāta aizlieguši jebko darīt, un pat tika sabojāts ūdensvads, lai šī dzēgšana nebūtu iespējama arī tīri tehniski. Un par to bruņoties sargi aizcenuši ugunsdzēsējus, kas bija aizstegušies aizdedzināto Pētera baznīcu storni dzēst. Šādas liecības ir vairākas. Arī Konstantīns Karuls un pat Pētera baznīcas mācītājs Alcins Frejs stāsta līdzīgas lietas par mucām ar benzīnu un Pētera baznīcā. Līdzīga situācija ir arī Daugavpilī, un šī ir ļoti interesanta liecība par to, kā notika Daugavpils izdedzināšana, tā skaitā arī Daugavpils bibliotekas bojāja par tīri procedūras jautājumu. Tika dots telefoni NKVD, tika dots telefonis rīkojums, kas norāda uz gatavošanos pilsētu dedzināšanai. Rīkojumā par sagatavošanos Vācu armijas ienākšanai lakoniski pasakīja 2 tā laika nesaprotamu krievu vārdu. Rīkojuma devējs vairākas reizes atkārtoja, ka katram nozīmētam cilvēkam gatavībā un kabatā jābūt kabatas avīze, Karmannai gazieta. Vēlāk atrastie vīstokļu zīmoļu garumā ar ātri aizdegošos materiālu norāda, ka tādas ir bijušas bolševiku nosauktās kabatas avīzes, speciāli sagatavot dedzinātāju. Un okupētajā Kijevā 41. gada septembrī Kriščātika un daudz svarīgas kultūras iestādes nodedzina arī iesūtītas diversantu grupas.
Un šeit nonākam pie jautājuma par zilajām cepurēm. Atmiņās atsliecinieks stāsta, ka pie Rādsnama atradās atbalsta punkts, un pēc padomju armijas aiziešanas tur tika salasīts 2 duči zilo čekistu cepuru, ko salika kādā munīcijas kastē. Tātad ir runa par NKVD spēkiem, par kādu padomu majoru, par soldātiem, par īpašu vienību virsnieku vadītāju. Un šeit mēs redzam beidzot šo cilvēku. Tas ir apakšpulkvedis Andrejs Sidorovičs Lovko, komandieris, operatīvo spēku 5. motostrēlnieku pulka komandieris. Rīgu viņiem bija uzdots noturēt un sagatavot atkāpšanos, respektīvi garantēt padomu iestāžu atkāpšanos, evakuāciju un aiziešanu. Un aizejot, likvidēt visu to, ko viņi uzskatīja par nepieciešamu likvidēt. Majors Koloko personīgi bija izlicis šos sargpunktus visās iespējamās Vecrīgas vietās, un viņš arī vadīja operācijas attiecībā uz Rādsnam, Pētera baznīcas un Melnkalnam, varētu teikt tā, likvidēšanu. Šis vīrs ir tas, kura atskaitni, es domāju, mēs nekad neieraudzīsim par Rīgas atstāšanu, jo visticamāk, vai nu tā bija mutiski, ja tā bija rakstiski, un tad Staļinam uz galda, un es domāju, ka tā varētu vienīgā ienest pilnīgi skaidrību. Pārlecot pār 44. gadam, ir vēl nākamā glābšanas epizode, un leģendārs stāsts, ka bibliotekārai Zaķei reiz pat gadījās slēpt dažus retumus no vācu uzticības personām zem svārkiem. Šī slēpšana zem svārkiem ir kļuvusi par leģendu. Tā ir piedāvāts dažādas personas. Es biju dzirdējis, ka kādreiz Metataula bija sēdējis uz šīm kastēm vai uz šiem sējumiem, bet tas nevarēja būt, jo Metataula sāk strādāt tikai pēc kara. Tātad Dore Zaķe vēl viena glābēja. Un tā ir Dore Zaķe, zemes bibliotekas darbiniece, kura acīm redzot bija sēdējusi uz kastēm, kas bija sapakotas izvešanai, un kurās visticamāk atradās monumenta, process 10 sējumi, un kurai pateicoties šis krājums paliek Latvijā. Un tad Ninas Ozoliņas atmiņu vēl viens zīmējums. Viņa saņem 85. gadā pateicību ar medāli par 40. gada dienas uzvaru. Un tas viņā esot par grāmatu glābšanu kara laikā. Un Nina Ozoliņa sarkastiski piezīmē, un daudz no tām vēlāk veda pārmelt kartonā. Un tad viņa ir atbildējusi, teica, ka ir cilvēki, kas nestrādā medaļu dēļ, bet darētu cilvēcīgas pensijas veciem un nelieliem ļaudīm arī. Metataula vēlreiz stāsta, kā viņa tikusies ar Ninu Ozoliņu. Un tad Nina Ozoliņa dzejolī saka tā: nepaturēt sev to, ko gūstot šķiedu spēku, ne satvert skaistumu pār svētumu un grēku, ne izprast plānā dzīves labirinta ēku, prāts netīko. Ne saules medu zemes dzīru galdā, ne slavas reibumu pār mēru saldā, ne mīlestības dziesmas, kas ved sāpju maldā. Es negribu sev to. Es vairs neturu neko. Vien vējo miera nedzirdamā elpa, plūst pāri mūžība un aizpērk mirkļu dzirkste. Tik mīksti izdzējuši neredzami pirksti šo es, kas viens grib būt ar mūžīgo, reiz pamesto. Un vēl viņa pierakstījis, neko Dievs nemīl tik ļoti cilvēkā kā klusēšana par izceistām pārestībām un labos darbus, kas darīt nezinot. Un ja mēs gribam domāt par grāmatām un Ninu Ozoliņu un Rīgas pilsētas bibliotekas darbiniekiem, tad ārkārtīgi simboliski un dziļi ir padomāt par vienu pārlaicīgu grāmatu, dzīvības grāmatu. Un te varētu teikt tā: dzīvības grāmata un mūžības grāmata jau guļ uz Jāņa Miseļu kapa, alfa un omega, sākums un gals. Ja citējam atklāsmes grāmatu, tad tur ir teikts tā: tas, kas uzvarēs, būs tērpies baltās drēbēs, un es viņu vārdu nemūžam neizcēsīšu no dzīvības grāmatas. Turpinot, es redzēju mirušos lielus un mazus stāvam goda krēslu priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Un tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tiks tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās pēc viņu darbiem. Un te ir jāvar
nodomātu pateicībā un teikt tikai vienu. Šie minētie cilvēki, kuru vārdi patiesi, es domāju, ir ierakstīti dzīvības grāmatā un tiks vērtēti pēc viņu darbiem. Arī tad, ja viņu dzīves ir bijušas pēc tam klusas, mierīgas, nevienu nezināmas un noritējuši pilnīgi aizmirstībā. Bet dzīvības grāmatā šie vārdi ir. Un mums ir mantojums. Ar to es esmu tikusi līdz tam, ko es gribēju pateikt. Paldies!